esam tiešraidē Latvijas Pilsoniskās alianses Facebook lapā. Domāju, ka daudzi mūs skatīsies arī ierakstā. Un īpaši paldies ir visiem klātesošiem šajā demokrātijas launagā. Līdz ar to droši dodieties, klātesošie to var izdarīt. Tie, kas skatās attālināti, diemžēl nē. Pie tiem galdiem ņemiet dažādas uzkodas, jo šis ir tāds neformāls formāts, kur mēs runāsim ar Eiropas parlamenta deputātu kandidātiem. Un plašākais konteksts šai diskusijai ir tāds, ka tas notiek demokrātijas nedēļas noslēgumā. Tā jau ir tāda ikgadēja tradīcija, ko ievies iepriekšējais valsts prezidents Egils Levits. Un šodien ir arī Eiropas diena, un līdz ar to šķita Latvijas Pilsoniskajai aliansei tāda loģiska iecere salikt kopā visus šos kontekstus, lai parunātu ar Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātiem par demokrātiju un pilsoniskumu. Tā kā, jā, Pilsoniskā alianse bija veidojusi diskusiju ciklu ar Eiropas parlamentā kandidātiem vēl ziemā, un liela daļa no jums tur arī piedalījās, vai tik ne visi, gandrīz visi. Gandrīz visi. Tad tur nebija tēmas, tur tiešām varēja uzdot jautājumus un apspriest pilnīgi jebko. Tad šai diskusijai ir konkrēts fokus, demokrātija un pilsoniskums. Tagad es iepazīstināšu jūs ar kandidātiem. Un mēģināsim būt maksimāli drosmīgi un vienlaikus arī neformāli. Šis tiešām ir tāds launaga formāts. Došu iespēju ir uzdot jautājumus arī auditorijai, bet pirms tam man ir pašai daži sagatavoti. Bet tagad, tas bija ļoti nepieklājīgi, no manas puses neiepazīstināju arī ar sevi. Esmu Iveta Kažoka, Domnīcas Providus direktore. Bet tagad gan ķeramies klāt mūsu kandidātiem. Es domāju, iepazīstināsim tādā secībā, kādā es jūs redzu. Ināra Mūrniece, kas pārstāv Nacionālo apvienību. Tāls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas. Tad Jānis Dinēvičs no ZZS. Tad Sandra Kalniete no Jaunās vienotības. Linda Curika pārstāv Kustību par. Un Elīna Pinto pārstāv Progresīvo partiju. Un es tikko atcerējos, ka saulaicīgi brīdināja, ka kavēsies Ivars Ieps, tā kā viņš 10 minūšu laikā būs arī klāt, viņš pārstāv partiju Latvijas attīstībai. Tā, tie tad ir mūsu kandidāti, un milzīgs paldies par to, ka jūs atnācāt. Pilsoniskā alianse aicināja uz šo diskusiju, ja es pareizi atceros, jo tur kritēriji mainījās, visas tās partijas, kuras ir pārstāvētas šobrīd Saeimā, iepriekšējā Saeimas sasaukumā bija pārstāvētas Saeimā, vai arī ir pārstāvētas līdz šim Eiropas parlamentā. Tā. Tāpēc šāda atlase, bet jūs zināt, ka principā tādu partiju skaits ir lielāks nekā to cilvēku skaits, ko mēs šobrīd redzam uz skatuves. Tā kā milzīgs paldies jums par to, ka piekritāt par šiem jautājumiem parunāt. Tēma, kā jau es teicu, demokrātija un pilsoniskā sabiedrība. Un viens tāds manifests, par kuru Pilsoniskā alianse runā jau stipri ilgu laiku, kas pirmo reizi no dažādām Eiropas pilsoniskajām organizācijām tiek piedāvāts parakstīšanai kandidātiem, un liela daļa no jums jau ir šo manifestu parakstījuši, daži nav, bet tas, ko es vēlētos šodien ar jums izdarīt, ir apspriest tajā manifestā iekļautos punktus, kādā veidā jūs redzat viņu vajadzību, vai tieši otrādi varbūt, ka viņi ir lieki, un vai jums ir kādas idejas, kā to vislabāk īstenot. Tāpēc mans plāns ir iziet cauri 4 šīm manifesta punktiem un noskaidrot no katra kandidāta, ko jūs par to domājat. Tā kā tas nebūs tāds skarbais grilēšanas formāts, šis tiešām būs vairāk tāds ideju apmaiņas formāts par to, ko Eiropas parlamenta deputāti varētu izdarīt tam, lai Eiropā un arī Latvijā stiprinātos demokrātija. Tad pirmais manifesta punkts, ko kandidātiem tiek piedāvāts parakstīt, ir, ka es apņemos kā Eiropas parlamenta deputāts, un tad tur ir pagaršs teksts, bet tas, ko es no tā paņemu, tā kā iesaistīt pilsonisko sabiedrību visdažādākajos līmeņos, principā Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā. Tā kā, tas pirmais jautājums ir par iedzīvotāju iesaisti. Gadījumā, ja jūs ievēlēs par Eiropas parlamenta deputātu, kas būs tas veids, kā jūs komunicēsiet tālāk ar sabiedrību?
Es piedāvāju atbildēt brīvā formā. Katram, kurš paceļ roku, nav obligāti katram atbildēt uz visiem jautājumiem. Es piefiksēšu pie sevis un došu jums vārdu. Elīna bija pirmā. Elīna sāc, pēc tam Tāls, pēc tam es redzu, jā. Vispirms jau jāsaka, ka pilsoniskums tas ir mūsu demokrātijas pulss, kas to uztur dzīvu, un arī mums progresīvajiem NVO ir mūsu gēnos, jo lielākā daļa mūsu kandidātu ir paši arī darbojušies un turpina arī darboties nevalstisko organizāciju vidē. Tāpat arī gan mūsu programma, gan arī Eiropas zaļās partijas programma ir izstrādāta gan konsultējoties ar NVO, gan arī iesaistot iedzīvotājus, piemēram, par Eiropas zaļās partijas programmu bija iespēja iedzīvotājiem balsot par to, kur ir prioritārie jautājumi. Un jau šobrīd arī uzrunājot vēlētājus, mēs aicinam cilvēkus pierakstīties turpmākajai ziņu saņemšanai par to, ko mūsu ievēlētie deputāti darīs Eiropas parlamentā. Jo šo saziņas pienākumu par šo atgrieznisko saikni nedrīkst uzlikt uz individuālā cilvēka pleciem. Tas ir politiķa, mūsdienīga eiropieska politiķa pienākums proaktīvi dalīties gan ar savu paveikto, gan arī iesaistīt lēmumu pieņemšanā. Un tāpēc es savā komandā noteikti plānoju iekļaut arī cilvēku, kurš konkrēti būs atbildīgs par saziņu ar pilsonisko sabiedrību, un arī ievieš tādu kā NVO testu, savā lēmumu pieņemšanā, kas nozīmē, ka ir jākonsultējas man kā Latvijas pārstāvei ar Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par attiecīgo jomu lēmumiem. Lielas paldies. Būs kontaktpersona saziņā ar sabiedrību un būs konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām tajās tēmās, kas tobrīd Elīnai šķitīs, vai ar kurām Elīna tobrīd strādās. Lielas paldies. Nākamais bija Tālis. Jā, labdien, prieks būt šeit pie jums šodien. Un es no savas līdzinājās pieredzes varu teikt, ka deputāts viens pats bez saiknes ar savu vēlētāju ir kā mežā apmaldījies. Un bieži vien tieši tā saikne ar vēlētāju un viņa problēmām palīdz atrast pareizākos risinājumus vienam vai otram likuma projektam vai vienam vai otram lēmumam. Un mēs jau no pieredzes šeit saistībā ar Eiropas parlamenta deputātiem redzam, ka mums ir tādi, kuri kā 20 gadus iepriekš ir aizgājuši uz Briseli, tā Latvijā parādās tikai priekšvēlēšana laikā un sniedz lielas un daļas uzrunas masu mēdījos. Bet tālāk, tad, kad tiekamies ar nevalstiskajām organizācijām, ar dažādām nozara asociācijām, tad izrādās, ka sabiedrībā nemaz neieklausās un nemaz tās vajadzības, kas ir konkrētajām nozarēm un ar tiem failiem, ar kuriem strādā, nemaz tik ļoti neizjūt. Tāpēc tas veids, kā strādāt un kā arī mēs esam iecerējuši, ir, protams, caur saviem partijas biedriem, caur nodaļām, kas mums ir katrā novadā, arī caur tikšanās ar nevalstisko sektoru, ar attiecīgām organizācijām, strādājot pie tiem failiem, kas būs Eiropas parlamentā. Protams, ka ļoti rūpīgi nesīsim tieši Latvijas intereses pie Eiropas parlamenta. Paldies. Paldies Tāli. Pirms es dodu vārdu Inārai. Es arī vēlējos vērsties pie auditorijas ar lūgumu ieklausīties šajās idejās, kas nāk no Eiropas parlamenta deputātiem un padomāt, kas no tām jums personīgi šķiet vissvarīgākām. Jo pēc tam, kad mēs izdzirdēsim visas versijas atbildes no kandidātiem, es arī vērsīšos pie jums un jautāšu, kas jums šķiet tāds labs veids, kā deputāti, kas ir ievēlēti Eiropas parlamentā, var nepazaudēt to saikni ne ar vēlētājiem, ne arī vispār tām Latvijas aktualitātēm. Tā kā gatavoties jums tāda iespēja būs. Bet tagad vārds Inārai. Jā, labdien visiem un sveicieni šajā demokrātijas nedēļā. Prieks, Kažokas kundze, ka nav grilēšana. Mēs jau tā kā visi sadūšojāmies uz to grilēšanu, bet ideja apmaiņa vienmēr ir ļoti jauka. Labi, tad Latvijas parlaments, kuru man bija gods vadīt 8 gadus, ir izveidojis un vienmēr kopis sadarbību ar nevalstisko sektoru.
gan komisiju sēdēs ir piedalījušās nevalstiskās organizācijas un, jāteic, ir bijušas ļoti uzstājīgas brīžiem, par ko, jāteic, šeit tad esam kā politiķi bijuši gan dusmīgi, gan pēc tam arī pateicīgi. Un ir īpašs formāts mūsu saziņai ar nevalstisko sektoru reizi gadā NVO fórums parlamentā, kurš tikko kā arī notika. Un gribu uzsvērt, ka tas vienmēr ir bijis gan plaši pārstāvēts, gan skāris aktuālas tēmas. Sākoties Krievijas brutālajam karam Ukrainā, viena no tēmām, kas bija svarīga, bija drošība. Un tad, jāteic, daudz ideju nāca arī no nevalstiskā sektora. Un man negribētos, ka tās idejas kaut kur nogulstas un pazūd. Es domāju, ka nevalstiskajam sektoram ir jābūt spējīgam gan pašam, gan sazobē ar politiķiem un politikas veidotājiem, arī ar izpildvaru tās idejas nes tālāk. Piemēram, mēs sākām runāt par dezinformāciju un par mēdīju pratību. Paldies nevalstiskajam sektoram, kas strādā šajā jautājumā. Runājot tālāk, es gribu mazliet iedot jaunu dimensiju tam, ko teica mani kolēģi. Gribētu iedot arī šo geogrāfisko tvērumu. Bet, ja drīz par iesaisti. Vienu teikumu. Tas nozīmē sazobe un sastrādāšanās gan par aktuālajām tēmām, kas uzvirmo, gan došanās reģionālajās vizītēs, lai tiktos ar cilvēkiem uz vietām. Skaidrs. Mums ir, man šķiet, izskanējuši jau 4 idejas, ka deputātam ir īpašs kontaktcilvēks, kas tieši sazinās ar Latvijas sabiedrību un var uzklausīt dažādas bažas un ierosinājumus. Otrs, ka deputāts par saviem jautājumiem, kas ir viņa atbildībā, konsultējas ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām. Trešais, caur partijas nodaļām strādā ar vēlētājiem. Un ceturtais, ka deputāts dodās reģionālās vizītēs, lai nepazaudētu to saikni ar sabiedrību. Meklējam vēl kādas idejas, ko vēl varētu darīt deputāts. Kā Jānis bija pirmais, pēc tam Linda, pēc tam Sandra un varbūt Ivars pievienosies beigās. Jā. Droši. Paldies, Kažoks kundze. Es gribētu pakavēties ievadā, jūs teicāt, tad pavērtējiet, vai tāds punkts ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Konkrēti runājot par pirmo, esmu dziļi pārliecināts, ka šeit neviens neiedrošinās pateikt, ka tāds punkts nav vajadzīgs. Tāpēc mēs gribam pēc iespējas konkrētākus lietas, ko jūs sakat, lai pēc tam to atgādinātu. Vien brīdi, tā būs tā zināma solīšana, kurš labāk sadarbosies ar nevalstiskām organizācijām. Bet komentējot šo punktu, es gribētu teikt vienu. Ir pilnīgi skaidrs, kad Eiropas parlamenta deputātām ir jākomunicējas ar visām varas struktūriem, visos līmeņos šeit Latvijā, un šis nevalstiskais sektors arī ir tikpat svarīgs, kā visas citas šīs struktūras, kuras es tikko pieminēju. Eiropas parlamenta deputātam ir pietiekami liela komanda, viņam ir pietiekami lielas iespējas sadarboties ar nevalstiskām organizācijām elektroniski, ir iespējas attiecīgi, kad konkrētais nozīmētais cilvēks no komandas organizē pietiekami regulāras tikšanās, tas ir pa novadiem, tas ir Zemgale, Rīga un tā tālāk. Jā, jo neviens deputāts nav tas pats gudrākais cilvēks uz šīs zemeslodes, ja? Un ja viņš grib pārstāvēt šos cilvēkus, viņam ir jāieklausās šajā cilvēkos. Paldies. Bet tā viena lieta, ko jūs noteikti darītu, ja jūs ievēlētu Eiropas parlamentā, kā jūs ar tiem cilvēkiem konsultētos? Vēlreiz 2 formāti - elektroniski un tiešās tikšanās. Jūs bet tie elektroniski, droši vien, ka tie nebūtu gluži visi Latvijas cilvēki. Nē, es domāju, šeit ir runa par nevalstiskām organizācijām. Viņas visas izmanto šos iespējas komunicēties savā starpā un arī ar Eiropas parlamenta deputātiem. Un no manas puses varētu būt solījums, kad efektīvi, laicīgi un skaidri tiks atbildēts uz tiem uzstādītiem jautājumiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo nevienmēr esmu dzirdējis no dažādām nevalstiskām organizācijām, ka deputāti atbild uz šādu elektronisko komunikāciju. Tā kā paldies, ka to pateicāt. Lūdzu, Linda. Jā. Es domāju, varbūt mēs varētu uztaisīt tādu testu, cik no šeit uz skatuves klātsošiem ir vismaz vienā nevalstiskā organizācijā. Jā, ļoti labi. Ko tas parāda? Jā, kas nav partija. Es domāju, ka
Ļoti svarīgi, protams, tikties ar vēlētājiem un nevis tādā radio formātā, kur tad ir tās publicētās intervijas vai radio gabali, kur tiek stāstīts par to, cik viss ir bijis lieliski. Bet es domāju, ka liela problēma kopumā mums politikā un arī tādā ierēdniecības līmenī ir tā, ka nav ierasta sadarbība ar nevalstisko sektoru. Tātad, ja tas nav bijis ikdienas praksē, jebkurā citā darbības jomā, ir ārkārtīgi grūti pamosties pēc vēlēšanām un tad izdomāt, tagad es sadarbošos ar nevalstisko sektoru, nezinot, nekas varbūt ir Pilsoniskā alianse, nekas ir Providus, nekādas citas nevalstiskās organizācijas darbojas un cik viņi ir daudz un kāds ir šo organizāciju problēmas. Tāpēc ir ļoti svarīgi, man liekas, ka tiem vēlētājiem, kas domā par pilsonisko sabiedrību un līdzdalību, ir jāskatās uz cilvēkiem, kam tiešām ir šis tā saucamais track record, kas tiešām ir sadarbojušies un zina par šo sektoru. Un tas nav ārkārtīgi viegls uzdevums. Tādēļ, ka nevienmēr tāda ir šī izpratne, kā darbojas nevalstiskais sektors. Tas, kas mani personīgi satrauc, ir tas, ka strādājot tādā starptautiskā līmenī, es redzu, ka mūsu Latvijas nevalstiskais sektors ir samērā vāji pārstāvēts Briselē. Un tas ir saistīts gan ar tiem visiem citiem punktiem, ko mēs tur pēc tam vēl runāsim, gan ar finansējumu piesaist, gan ar dažādiem resursiem, bet tātad tas ir jautājums arī par to, kā mēs varam pārstāvēt Latvijas intereses, ne tikai šis te viens deputāts, bet arī kā viņš var būt par to pieķeres punktu patiesībā Eiropas līmenī. Un tad ir tas jautājums, kur varbūt man arī kā vēlētājam iztrūkst informācijas, kā tad ir bijusi Eiropas parlamenta deputāta pieredze, cik bieži pie galda tajā brīdī, kad viņi lem par failiem, tajā brīdī, piemēram, kad ir mākslīgā intelekta likumdošana ieviesta, cik daudzas Latvijas nevalstiskās organizācijas sēdē blakus nevis tajā brīdī, kad mēs informējam par šiem lieliskiem sasniegumiem, kas tad ir pilns, bet tajā brīdī, kad notiek šīs diskusijas par šiem lēmumiem. Un, es, piemēram, zinu, ka Lietuvas Eiropas parlamenta deputāti ir ārkārtīgi aktīvi. Viņi piesaista bieži vien arī no Latvijas nevalstiskā sektora cilvēks. Bet tad ir jautājums, cik lielā mērā mēs viņus izmantojam NVO kā radio, lai informētu par sasniegumiem, un cik lielā mērā viņi ir iesaistīti. Man liekas, ka tas iesaistes līmenis jau no paša sākuma ir ārkārtīgi svarīgs, un man tas būtu ārkārtīgi svarīgs. Bet viena metode, kā iesaistīt cilvēkus tieši Eiropas parlamentam svarīgu lēmumu pieņemšanā kā deputātam? Tad mēs domājam par to, ka būs tas regulējums lielajiem sociālajiem tīkliem. Tad vajadzētu noteikti, mans uzdevums būtu griezties pie Pilsoniskās alianses un jautāt, kur ir eksperti, kuriem būtu kaut kas, ko viņi vēlas par šo teikt, vai kam ir idejas par to, kāds būtu labāk šis regulējums. Skaidrs, tā kā sadarbība ar kaut kādu struktūrētu sadarbību ar nevalstiskām organizācijām un caur kaut kādām jumta organizācijām. Ja tu zini jumta organizāciju caur jumta organizācijām, ja tie ir mazāki jautājumi, tad, teiksim, vai tu zini tās mazākās organizācijas, kas darbojas ar kaut kādiem specifiskiem jautājumiem, es nezinu, tur Sustento un tam līdzīgi. Okay. Konsultācijas. Ļoti labi, paldies. Lūdzu, Sandra. Jā, paldies Lindai, jo Linda man pilnīgi pasniedz staciņu, pa kur man iet tālāk, jo tas ir tieši tas, kā es sāku darbu pie saviem ziņojumiem par trešo valstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos. Es vispirms uztaisīju Zoom seansu ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām un mēdījiem. Un no viņiem arī nāca pirmās idejas, un tad pēc tam es speciāli šodien nākot šurp paskatījos, vēl es esmu konsultējusies ar 29 nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, Eiropas un arī pārējo, kas pārstāv Eiropu un pārējās demokrātiskās valsts. Kad es strādāju pie kopējās lauksaimniecības politikas reformas, kas bija jau kādu laiku atpakaļ, es domāju, ka Latvijā nav neviena lauksaimnieku organizācija, kas nebūtu ar mani regulāri tikusies un man palīdzējusi, jo es esmu tikai ārlietu cilvēks, bet man ir prasme vest sarunas. Un tas ir tas veids, kā iet uz priekšu, jo, piemēram, ziņojumā par dezinformāciju ir vairākas lietas, ko mēs iekļāvām. Pirmā lieta, kas nāca no nevalstiskām organizācijām, bija par sankciju ieviešanu, ja trešā tas ir ārvalsts, jaucās iekšā ar informācijas manipulācijām. Otrs jautājums, ļoti akūts, finansējums nevalstiskajām organizācijām. Jā, tas ir iespējams Eiropā, bet tas ir ļoti fragmentēts. Viņš atrodas dažādos direktorātos un arī granti ir jāprasa pa dažādiem kanāliem.
Un lielākoties arī Eiropas, īpaši pētnieciskās organizācijas, saņem finansējumu apvienotā karaliste, Amerikas Savienotās valstis, Kanāda un Norvēģija. Okay. Un ir jāievieš, un tas ir nākamā mandāta uzdevums, jo tajos ziņojumā šī rekomendācija ir iekšā, ir jāievieš finansējums pārskatāms un skaidrs zināms nevalstiskajām organizācijām, kas nodarbojās ar dezinformācijas atmaskošanu un pārbaudīšanu no Eiropas budžeta. Tad vēl ir iespējams griezties arī pie Eiropas Investīcija bankas, tur ir jāmaina statūti, lai valstiskās organizācijas cerams, ka mums vēl būs laika atgriezties pie tā, kā vispār spēcināt nevalstiskās organizācijas un demokrātiju, bet šobrīd mēs vēl esam pie tās tēmas, kas ir tie labākie veidi, kā deputātam nepazaudēt kontaktu ar sabiedrību un kā iesaistīt cilvēkus, ieinteresēt, iesaistīt Eiropas lēmumu pieņemšanā. Rezumējot, tad, kad jūs sākiet darbu pie ziņojuma, un katrs deputāts to dara, vai no politiska deklarācija vai ziņojums, tad tūlīt ir jākontaktējās ar attiecīgā profila nevalstiskajām organizācijām vai profesionālajām organizācijām, jo no turienes nāk angliski to sauc grassroots, sakņu informācija, kas jums palīdz saprast problēmas būtību un grūtības. Skat, jums ir kāds piemērs no, iepriekšējiem 5 gadiem ar tiem jautājumiem, ar kuriem jūs strādājat, kur jūs konsultējaties ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām? Jo vienkārši man šķiet, ka tas uzreiz padarīs to saprotamāk auditorijai. Kopējā lauksaimniecības politika tiešmaksājumi. Mēs sākām komisijas priekšlikums bija ļoti zems, kaut kur 142 eiro par hektāru, un mēs beidzām ar 193. Visu laiku intensīvā dialogā, pie tam arī lauksaimnieku organizācijām sistemātiski rīkojot tikšanās ar visdažādākajiem Eiropas parlamenta attiecīgajiem big wigs komisijas attiecīgajiem dienestiem, un tas ir tas panākums, ko ir iespējams sasniegt, ja daudz cilvēku strādā kopā. Paldies. Es ceru, ka mums vēl būs laiks pie šī atgriezties, jo tas ir labs piemērs. Vienīgais ir jāatcerās, ka lauksaimnieki ir bišķi specifiska nozara, jo viņi diezgan naudīga nozara. Līdz ar to viņi var atļauties Briselē taisīt dažādus pasākumus un pievērst deputātu uzmanību. Ja varbūt vēl mēs domājot par tām veidiem, kā saglabāt saikni ar sabiedrību, varētu padomāt, kā spēcināt arī tās balsis, kas tā dabiski līdz Briselē neizrausies. Finansējums, kā es teicu, finansējums. Jā, tāpēc arī es ceru, ka mums tam būs laiks atsevišķi tieši šiem jautājumiem pievērsties, bet iesaistīsim sarunā arī Ivaru Iebu. Tas jautājums, man šķiet, ka viņu nesen jau pārformulēja vēlreiz, kā nepazaudēt saikni ar Latvijas sabiedrību. Pirmkārt, būt uz vietas Latvijā. Digitāli var darīt daudzas lietas, ko mēs esam Covidā samācījušies, bet man liekas, svarīgi ir fiziski būt ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Un vēl jau vairāk tāpēc, ka, kā jau kolēģi izteicās, Eiropas parlaments dod tam priekšnosacījums, lai tu būtu kontaktā visu laiku ar saviem vēlētājiem, jo tas ir no biznesa vides analoģija izmantojot, tie jau ir tie tavi akcionāri, vai ne, kuriem pateicoties tu tur esi. Un tajā mirklī, protams, ir pilnīgi strādā viss tas, ko jau arī pieminēja, tieši tās kompetences lietas, jo strādājot Eiropas parlamentā, itin bieži sanāk darboties ar ļoti, ļoti tehniskām lietām, un tev ir nepieciešams Latvijā apzināt tos nevalstiskos spēlētājus, arī valstiskos. Neaizmirsīsim, ka mums ir arī ministrijas un pašvaldības, vai ne? Bet arī nevalstiskos spēlētājus, kas konkrētajā lietā darbojās. Te, piemēram, Sustento tika pieminēts, bet arī dažādas citas organizācijas. Ja var pa piemēriem runāt, tad viena klasiska lieta bija viena no zaļā kursa tiem pamatlikumiem, kas saistās ar to LULUCF, ar to zemes izmantošanas maiņu. Un tur, protams, jebkurš atbildīgs deputāts, kurš ar to strādā, viņš Latvijā nāk runājās no vienas puses ar mežiniekiem, kas arī, ir viens spēlētājs, protams,
un otras puses runā ar zaļajām organizācijām, kurām ir sava balss un savu priekšstatu par to, kas tur ir darāms, lai viņš var beigās pieņemt kaut kādu informētu lēmumu par to, kas viņam ir jālēmī kā deputātam. Un tā jau ir tā darba ikdiena. Tieši tā, ja kas mani teiksim tā, liekas, kas būtu uzlabojams, tad es teiktu, ka atsevišķiem Latvijas nevalstiskajiem spēlētājiem vajadzētu vairāk kopt savas attiecības ar jumta organizācijām Briselē. Mēs zinām, ka dažās jomās viņi strādā, un iespējams, ka tam ir tieši tā, kā Iveta teica, tam ir sakars ar to resursu pieejamību. Citās jomās tur, diemžēl, tāda līdzdalība tajās Eiropas līmeņa institūcijās nav tik izteikti, kas, protams, lielā mērā arī uzliek mums kā parlamenta deputātiem tad pienākumu pārstāvēt to skaļāk un jaudīgāk, nekā tad, ja tur ir kaut kāda liela jumta organizācija. Lielākoties jau, gros kā grib, tā Brisele ir tāda lobbyisma citadēle, vai ne? Un tur e-pasts katru dienu ir pilns ar dažādām organizācijām, kas grib ar tevi tikties. Es domāju, ka šajās organizācijās Latvijas balsī itin bieži ir jābūt skaļākai. Es varētu saukt konkrētas organizācijas, bet es negribu, kā saka, nevienu īpaši aizvainot, ne īpaši izcelt, bet jebkurā gadījumā tas arī tā tīklošanās nevalstiskā līmenī ir ļoti, ļoti vajadzīga. Ir, protams, kaut kas tāds kā tā ekonomisko sociālo lietu komiteja, kur mums arī ir pārstāvi, kuri pārstāv Latviju, bet skaidrs, ka līdzās tam tur ir pietiekoši daudz dažādas starptautiskas NVO, kuras pārstāv Eiropas konkrēto nozari. Un tā, bet ja domā par komunikāciju arī starp vēlēšanām, jo, protams, ka tas ir loģiski, ka pirms vēlēšanām visi kļūst beigi NVO draugi un visi tur, vai ne? Tas loģiski, ne? Bet arī starp vēlēšanām, īpaši starp vēlēšanām, tev ir, Eiropas parlaments dod tam visas iespējas, lai tas deputāts būtu nepārtrauktā kontaktā ar vietējo sabiedrību, un tas ir vienkārši jāizmanto. Paldies. Paldies. Papildu jautājums. Man šķiet, ka šeit tie kandidāti, kas vienlaikus ir iepriekš jau bijuši deputāti, ir bišķi tādā vārīgākā situācijā, tāpēc, ka viņiem ir ko pajautāt par iepriekš padarītajiem, tavā gadījumā 5 gadiem. Tu pieminēji, ka dažkārt ir tādas situācijas, ka ir tādas spēcīgas jumta organizācijas Eiropā, un tad neprasās nemaz tur kaut ko papildus nākt ar savām idejām vai savu autoritāti, jo viņi jau tāpatās darbojas pietiekami spēcīgi, bet ir arī tādi gadījumi, ka vienkārši tā Latvijas organizācijas balss ir par vāju, viņa nav satīklota Eiropas līmenī, tur var būt dažādi iemesli, un tādās situācijās tad tam deputātam nākas vairāk strādāt, lai šo balsu padarītu redzamāku. Vai tev ir kāds piemērs par sevi, ka tu esi mēģinājis tā mērķtiecīgi pastiprināt kādu vēstījumu, kas Latvijā ir svarīgs, bet vienlaikus tur nav resursiem stipru apveltītu organizāciju? Es esmu, piemēram, digitālajā sfērā rūpējies par to, lai Latvijas IKT sektors sadarbotos vairāk ar Digital Europe, kas ir tā lielā jumta organizācija. Es esmu strādājis ar Sustento palīdzi, jo tur ir Eiropas parlamentā ir cilvēku ar īpašām vajadzībām, tā intergrupa saucamā, kas par to nodarbojās. Es esmu savu iespēju robežās nodrošinājis šādu piekļuvi tur, kur tas ir nepieciešams, jo skaidrs, tas ir Eiropas parlamenta deputāta durvīm ir jābūt atvērtām vienmēr, protams. Labi, liels paldies. Tā, cienītām autoriem, mēs esam noklausījušies šobrīd dažādas idejas, gan jau dzīvē īstenotas, gan tādas, kas varētu notikt tad, ja 7 uz šīs skatuves esošie kandidāti tiktu ievēlēti par to, kā viņi redz, kā varētu nepazaudēt saikni ar Latvijas sabiedrību un arī pārstāvēt tās balsis, kurām ir svarīga pārstāvniecība Eiropas Savienības līmenī un iesaiste Eiropas lēmumu pieņemšanā. Vai kādam no jums ir kaut kas, ko jūs vēlētos par šo tēmu no sevis piebilst, varbūt pajautāt, varbūt jūs kaut kam nepiekrītat? Ja jums kaut kas tāds ir, lūdzu, celiet rokas, pienākšu klāt pie jums ar mikrofonu. Ja jūs visām šīm idejām, kas līdz šim ir atskaņotas, piekrītat, tad mēs vienkārši nofiksējam, ka labas idejas, maleči kandidāti, un dodamies pie nākamā jautājuma.
Tā, es neredzu pacelts rokas, kas nozīmē, tagad es tā kā vienkārši, tad ir tas saraksts. Vienkārši, ko acīm redzot šeit klātesošie cilvēki, tad no jums gaidīt, ja jūs ievēlētu Eiropas parlamentā, jo nevienam ne pret ko nebija iebildumu. Tātad konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām tajās jomās, ar kurām jūs strādājat, kontaktpersonu, kāds no palīgiem, kuram ir pie kura var vērsties nevalstiskās organizācijas, vai arī kurš pats tas, ko varētu saprast, kas ir Latvijas sabiedrībai svarīgs. Darbus ar partijas reģionālajām nodaļām. Tā, reģionālās vizītes, tad ir atbildēšana uz e-pastiem, tā sakot, ļoti svarīgi, un dažāda veida konsultācija, tā kā padziļinājums. Vai kādam no jums pret kaut ko šajā sarakstā ir kaut kādas tādas dziļas iekšējas pretenzijas, jo jums es nepajautāju? Nē. Nu, tad turēsim pie vārta. Tā kā cerēsim, ka visus 7 šos kandidātus ievēlēs, un tad redzēsim, kā būs tālāk. Es varu vienkārši piebilst mazliet, jo man liekas ļoti interesanti arī tā doma ne tikai iesaistīt NVO, bet arī sabiedrību, un ne tikai to sabiedrību, kas jau ir tā tie līdzdalības čempioni, bet tos, kas bieži vien ir aizmirst. Un pirms šīs sarunas arī runājos ar Zaļās brīvības pārstāvjiem, kur gatavojas ieviest vienu no maniem sapņiem Latvijai, kas ir pilsoniskās asamblejas. Ir ļoti daudz arī inovatīvas metodas, kā uzrunāt arī to saucamo tanti Bauskā, kura līdz šim varbūt pati nav uzdrīkstējusies uzrunāt tevi, bet, man liekas, ir mums jāpleš plašāk arī šīs līdzdalības robežas un jākāpj ārā no tās ierastā burbuļa, kurā ir vienmēr zinošie, proaktīvie un eiropeiski aprobētie eksperti, bet jāuzrunā daudz labāk arī cilvēks vienkāršais, parastais. Labi, paldies. Tā, pārējām pie otrā jautājuma. Es apvienošu tur uzreiz 2. un 3. punktu no tā manifesta, ko mēs aicinām kandidātus parakstīt, un tiešām ļoti daudz kandidāti jau to ir parakstījuši visās Eiropas Savienības valstīs. Un tas 2. un 3. punkts ir principā par pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas sargāšanu, ka es tā kā apņemos stiprināt un aizsargāt brīvu un atvērtu telpu pilsoniskajai sabiedrībai, un gadījumā, ja kādi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, viņu leģitimitāte ir apdraudēta, ka es par viņiem iestāšos, ir sevišķi tajās valstīs, kur pilsoniskā telpa tiek sašaurinās. Man šķiet, ka mēs neesam par laimi tā sabiedrība, kur pilsoniskā telpa sašaurinās, bet vienlaikus, kā jūs redzat, tā kā savu atbildību kā potenciāliem Eiropas parlamenta deputātiem nākamajā sasaukumā attiecībā uz tieši pilsonisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības aizsardzību? Sandra Kalniete bija pirmā. Jā, mums ir tāda sacensība, kurš pirmais Pēc tam Linda, tālāk skatīšos. Man liekas, Eiropas parlaments tieši ir tā vieta, kur ļoti daudz nodarbojās ar demokrātijas sargāšanas jautājumiem. Jo faktiski nav neviena plenāra sesija, kurā netiktu pieņemtas politiskās rezolūcijas. Vai nu tās ir kāda konkrēta politiski ieslodzītā, cietušā aizstāvībai, vai tās ir kāda principa aizstāvībai, kādas organizācijas aizstāvībai. Un tas ir tas darbs, kurā mēs ļoti aktīvi piedalāmies, tāpēc, ka tur ir rezolūcijas pieņemšanas vadītājs, un no katras politiskās frakcijas arī ir viens pārstāvs, un tas ir tāds intensīvs sarunu process, man liekas, ka tā ir viena no tādām ļoti svarīgām formām. Tāpēc, ka jums ir taisnība, Latvijā tomēr nevar salīdzināt to, kas notiek Latvijā, ar to, kas notiek ārpus Eiropas Savienības un arī dažās citās Eiropas Savienības un pat kandidātu valstīs. Mēs ar Ivaru izvirzījām lampu Eiropas pilsoņu balvai, un katru gadu mēs izvirzam kādu no Latvijas organizācijām, un viena vai vairākas arī šo balvu saņem. Un es domāju, ka arī šī atzinība, tas ir tāds arī sabiedrības pievēršanas paņēmiens, jo pēkšņi Latvijā, labi, lampu visi
pazīst, ja, bet ir arī citas organizācijas, ko nemaz tik ļoti nepazīst. Un tas ir tas, kā mēs to darām. Pagaidām mēs vēl neesam, es nezinu, vai Ivaram ir kandidāts, man ir kandidāts, bet es to nodošu tālāk tiem, kas tiks ievēlēti nākamajā parlamentā. Ja. Un runājot par demokrātijas sargāšanu, man liekas, vēl ļoti svarīgi ir arī braukt uz tām valstīm, jo es 7,5 gadus biju atbildīga par manas frakcijas ārlietu pozīcijas saskaņošanu, kurā ietilpa arī Eiropas kaimiņi, tīpaši uz austrumiem, un arī Rietumu Balkāniem. Un es sistemātiski braucu uz šīm valstīm un nemitīgi strādāju ar opozīcijas partijām un nevalstiskajām organizācijām. Paldies! Paldies! Tā, nākamā bija Līna Curika, pēc tam Elīna Pinto un pēc tam Jānis Nevičā. Man tāds bažas, ka kopumā, piemēram, Centrāla Eiropai nākamie gadi ir paredzēti diezgan sarežģīti, ja mēs domājam par NVO sektoru un to, kas tur notiek. Es strādāju ar tādu ļoti lielu grantu finansējumu programmu, kas atbalsta nevalstiskās organizācijas un mēdīs, kas cīnās pret dezinformāciju un Kremļa ietekmi Centrāla Eiropā un Baltijas valstīs. Un, man ir bažas par to, ka tas Eiropas līmenis ir tāds drusciņ kā tajā Twitterī, ir tas konts is EU concerned, un usually it's gravely very concerned, ja? Un mēs netiekam tā kā tālāk par very concerned vai gravely concerned, tad, kad mēs redzam, kas notiek Ungārijā un kas pašlaik notiek Slovākijā, ja? Tātad NVO netiek nepiefinansējumi, visdrīzāk būs šis te ārvalstu finansējuma aģentu likumi, 2% finansējums NVO, kas, starp citu, Ungārijā ir, bet Latvijā viņš visu laiku tātad ir pazudis kaut kur, ja no sarunas pēdējā laikā mēs vairs pat neceram par to runāt. Un, tā kā, man ir liels jautājums, cik ar šī brīža rīkiem mēs varam ietekmēt to, kas tur notiek. Drīzāk tas ir jautājums par to, cik lielā mērā Eiropas Savienības līmenī šajās te trauslajās demokrātiskajās valstīs tiek dots finansējums mēdījiem un nevalstiskiem sektoram, lai viņi varētu vienkārši izdzīvot un mēģināt veicināt tās pārmaiņas iekšpolitikā, kuras tur nav notikuši. Labs piemērs, piemēram, Polija. Un otrs jautājums par to, par sodiem, tātad par finansējumu, kurā brīdī mēs lemjam par finansējumu iesaldēšanu, piemēram, tādai Ungārijai, vai cik tālu Slovākija varēs iet savā prokrieviskumā un NVO vajāšanā un mēdīju vides deformēšanā, lai mēs būtu vairāk kā gravely concerned. Bet man, diemžēl, es gribētu pateikt, ka man ir lieliska atbilde un risinājums, bet man, diemžēl, nav. Un es domāju, ka kopumā viņas nav tādas atbildes. Bet arī ar ļoti demokrātiskām un brīvām valstīm dažreiz notiek lietas, un tas ir tas iemesls, kāpēc mums ir vajadzīgs stiprs NVO sektors, kur nevienmēr var gaidīt no Eiropas palīdzību, bet tas ir jādara iekšpolitiski. Un gal galā piemērs ir tas informācijas atklātības likuma grozījumi, kas bija patiesībā ļoti pārsteidzoši, kurus varēja aktualizēt toreiz Providus un man liekas, žurnālistu apvienība. Un žurnālistu apvienība, jā, kas arī gandrīzai pagāja tā kā nepamanīti. Un starptautiskie partneri bija pārsteigti par to, ka Latvijā kaut kas tam līdzīgs notiek. Tā kā mēs nevaram pieņemt to kā tādu doto lielumu, to, ka mums ir šī drošā demokrātiskā vide nevalstiskajam sektoram, kur varbūt nevar būt pārsteigumi likumdošanā. Bet vienā teikumā Eiropas parlamenta deputāta atbildība šādā situācijā, kad šis deputāts redz, ka viņa valstī vai kādā citā valstī ir apdraudēta demokrātija. Ko darīt? Neviens jau neteiks, ka nedarīt neko, vai ne, Iveta? Viss šeit teiks, protams, mums jāatbalsta. Ko darīt? To be gravely concerned, es domāju. Tā kā, es šausmīgi ciniski šeit būšu. Valstīm arī iekšpolitiski tās lietas ir jāatrisina. Tad, ja tu redzi, ka šeit Latvijā, es nezinu, cik tajā brīdī, kad bija diskusija par informācijas atklātības likumu, cik no Eiropas parlamenta deputātiem iesaistījās tajā diskusijā un bija varbūt satraukti vai runāja par šo, es neatceros, bet tas nav mājiens, ka jūs nedarījāt neko, vienkārši es tiešām neatceros. Vienkārši runāt par šīm lietām, ja tev satrauc demokrātijas un pilsoniskās līdzlības jautājumi, tad tu nevari nepamanīt to, kas notiek. Labi, paldies, Elīna. Pinto bija nākamā. Viena lieta ir iestāties par demokrātiju un pilsoniskumu, tad, kad tā ir ērta un mīļa, un slavināt mūsu izcilniekus, godināt, pasniegt balvas. Bet es teiktu, ka tas lielākais
mērs, autentiskākais mērs, cik tiešām tev ir svarīga demokrātija un pilsoniskums, ir tas, kā tu rīkojies situācijās, kad tā kļūst nērta. Un arī šajā ziņā es neesmu pilnīgi droši, ka Latvijā viss ir pilnā kārtībā. Arī ar šo te pilsonisko telpu un demokrātiju, jo mēs redzam to, ka humānā palīdzība ir kriminalizēta, mēs redzam arī tādas saudabīgas diskusijas brīžos, kad runa ir par pulcēšanās brīvību, tad, kad varbūt konkrētais pikets nepārstāv sabiedrības vairākuma domas. Tas nozīmē to, ka mēs nedrīkstam būt pašapmierināti arī par mūsu demokrātijas kvalitāti, un tā ir jāsargā ikdienas. Ko tas nozīmē tālāk Eiropas parlamenta darbībā? Es teiktu, vispirms ir lietas jānosauc īstajos vārdos, protams, un kā Eiropas parlamenta deputātam rosinot arī vai rezolūcijas vai konkrētas pozīcijas, kas arī pauž šīs bažas par tendencēm arī tā skaitā mūsu pašu valstīs. Otrakārt, tas nozīmē arī izmantot tos tiesiskos līdzekļus, kādi ir doti arī Eiropas parlamentam, lai nepieļautu politisku kalkulāciju rezultātā noteikts lēmums. Konkrēts piemērs Eiropas zaļā partija, kurai mēs kā progresīvie piederam, viņi arī ir vēršies Eiropas Savienības tiesā pret Eiropas komisijas lēmumu izsniegt Ungārijai tās finansējumu brīdī, kad Ungārijas valdība īstenoja šantāžu par nostāju Ukrainas atbalsta jautājumā. Līdz ar to ir tiesiskie līdzekļi, kurus kā Eiropas parlamenta pārstāvi var iedarbināt arī, lai mūsu demokrātiju sargātu. Un visbeidzot arī mums ir jādomā ne tikai par to, kas notiek pašu mājās, bet arī par tiem demokrātijas un pilsoniskā aizstāvjiem, kas iestājas par Eiropas vērtībām ārpus Eiropas. Mēs redzam to, kas notiek gan Gruzijā, gan arī citās valstīs. Un Eiropas zaļās partijas programmā ir arī priekšlikums izsniegt humanitārās vīzas šiem te cilvēktiesību un pilsonisko brīvību aizstāvjiem, kuri šīs savas pilsoniskās darbības dēļ varētu tikt pakļauti arī dzīvības briesmām savās mītnes valstīs. Paldies, Elīna. Es tomēr pārkāpšu to iecerēto kārtības. Vienkārši redzēju, ka Sandrai Kalnietei kaut kas ļoti iebilstams. Man nav iebilstams. Nē, bet gribētu paskaidrojumu. Humānā palīdzība kriminalizēta. Es nesapratu šo. Šis konkrētais ir norāda uz to, ka cilvēktiesību organizācijas pārstāvi, kas ir snieguši humāno palīdzību bezpalīdzības situācijā nonākušiem cilvēkiem, šobrīd ir par konkrētu cilvēku, kas pārstāv NVO, ir vērsts krimināla process. Protams, mēs paļaujamies uz to, ka tiesiskā ceļā tiks izvērtēta šī situācija un visi par un pret. Bet es konkrētās lietas gan par pulcēšanās brīvību, gan arī par šo gadījumu minēju kā signālus, ka arī mums kā sabiedrībai jābūt vērīgai par to, kādā veidā tiek reaģēts uz noteiktām pilsoniski atbildīgām rīcībām. Paldies, Jānim Devinēvičam. Šobrīd vārds, ja jūs ievēlēs par Eiropas parlamenta deputātu, kādu jūs saskatāt sev atbildību iestāties un aizstargāt to pilsonisko sabiedrību, pilsonisko telpu, demokrātiju? Okay. Es gribētu sākt runājot par demokrātiju, to, ko savā laikā ir teicis Winstons Čerčils. Man riebjās demokrātija, bet diemžēl nekas labāks nav izdomāts. Līdz ar to šobrīd teiksim, tā uzstāšanās par to, ka šī būtu ļoti sargājama lieta, tas ir viennozīmīgi. Bet es domāju, ka daudzās lietās mums ir nepieciešams samērīgums, un tas drauds demokrātijai šobrīd ir vislielākais no dezinformācijas. Bet šis dezinformācijas moments, viņš arī ir jāizvērtē ļoti būtiski, jo reizēm liekas, kad mēs arī kaut kādā veidā ierobežojam vārda brīvību. Un to starp citu ir teikuši arī Latvijas žurnālisti, kur arī publiskā telpā ir uzstājušies, kad vai mēs reizēm kaut kur neizejam par tālu. Tad mans uzstādījums, ka darbojoties Eiropas parlamentā un vērtējot šīs lietas, būtu nepieciešami
tie samērīguma principi vismaz katram savu iekšēji, ar kuriem vērtēt procesu. Vēl ko es gribētu teikt, ja, bīstamība pie šīs demokrātijas un ka viņi būtu jāizstāv, ir tas, kad postulētās demokrātiskās tiesības un brīvības ļoti veiksmīgi parasti izmanto demokrātijas pretinieki. Tā pati Krievija un ne tikai Krievija, kur attiecīgi apelējot, nu kā tad jūs tā? Jūs paši esat definējuši kaut kādus principus un tā tālāk, un šobrīd jūs šos principus vairāk vai mazāk ignorējiet vai neievērojat vai kā citādāk. Ja? Tātad šeit atkal ir stipri jānodala, ja? Demokrātiju nevar atstāt, kā saka, bārenīt uz ielas, un katrs viņai dara pār kā grib. Ja? Šeit ir jābūt šai samērīgai lietai, un tas ir Eiropas parlamenta deputātu uzdevums. Paldies. Pirms es dodu vārdu pārējiem 3 runātājiem, es gribētu atkal vērsties pie auditorijas. Šoreiz izmēģinam citu metodu, roku pacelšanas metodi. Lūdzu, paceliet rokas tie no jums, kas domā ne par Latviju, bet par Eiropas Savienību kopumā. Šobrīd redz kaut kādus apdraudējumus demokrātijai, pilsoniskumam, pilsoniskai telpai. Tā, daudzi. Vai kāds ir gatavs arī vienā teikumā pateikt tieši, kur ir tas drauds? Labi, Zviedrija tas ir neparasti. Labi, vēl kādi versijas? Nē, nu labi, var sakot, jūt draudus, bet viņi nav tik ļoti konkretizējami. Tagad paceliet rokas tie no jums, kas jūta kā apdraudējumu demokrātijai, pilsoniskumam, pilsoniskai telpai Latvijā. Tā, tagad gan es gribētu pie jums pienākt un pajautāt, kur jūs viņus jūtat. Tā, vai jūs būtu gatavs? Nē, jūs? Nē. Kas vēl cēla rokas? Labi, mums ir kaunīga un kautrīga telpa, bet nē, ir daži drosminieki. Jā, pirmkārt, tas, ko teica arī žurnālisti, ka ir redzamas apdraudējums vārda brīvībai Latvijā. Un mēs redzam, ka žurnālisti viņi cieši no pašcenzūras arī, tāpēc, ka vairāk viedokļi viņi tagad ir nepieņemami, bet pirms dažiem gadiem viņi bija pieņemami. Un, tā kā daudzi arī aktivisti viņi baidās paust savu viedokli, tāpēc, ka viņi baidās no kritikas un no kaut kādiem cenzūras mehānismiem un, piemēram, NPLP un citi. Paldies. Paldies. Vēl kāds demokrātijas apdraudējums un pilsoniskuma apdraudējums tieši Latvijā? Nu, labi. Es redzu, ka politiķi Latvijā baidās izteikt savu patiesu viedokli, tāpēc, ka viņi baidās no atcelšanas. Kad viņiem pēc tam vairs neviens nerunās. Un jūs kaut ko par Zviedriju, vai ne? Nē, protams, ka ne par Zviedriju. Īsi, kad ir apdraudējums, ka nevar saņemt kompensācijas pa vecvecākiem no Vācijas Latvijā. Man ir tad jāmeklē, kur un kā, vēstniecība neizmaksā, un man tad jāmokās gan kā čaksniem, kurš bija nodevējis. Labi, arī tāds viedoklis. Gan paši kandidāti, gan arī šeit no zāles izskanēja vairākas tādas lietas, par kurām mēs Latvijā pēdējā laikā runājam. Gan žurnālisti ir vērsuši uzmanību uz to, ka ar viņu vārdu brīvību nav viss labi. Cilvēki baidās, kā minēja viens no klātesošajiem, no atcelšanas, kancelēšanas par to, ka viņi kaut ko ne tā pateiks. Bet šī diskusija ir par Eiropas parlamentu un Eiropas parlamenta deputātu atbildību kaut kādā veidā to pilsonisko telpu sargāt un iestāties arī par aktīvistiem, kuri varbūt nonāk problēmās gan savā dalību valstī, gan citās dalību valstīs. Tāpēc tagad gribu dot vārdu tiem 3 kandidātiem, kas vēl par šo tēmu nav pateikuši savu viedokli, bet aicinu jūs tiešām domāt no pozīcijas. Es esmu vai būšu Eiropas parlamenta deputāts, kā man rīkoties tādā situācijā, kad es redzu, ka manā valstī vai kādā citā valstī notiek, principā mēģinājumi apspiest demokrātiju. Ko es daru, Ivar? Vispirms, no tā, kas notiek šobrīd ar Ungāriju, Slovākiju, kādu mirkli atpakaļ arī ar Poliju, tas saraksts ik pa brīdim mainās, bet viņš noteikti nekļūst īsāks, viņš, diemžēl, kļūst aizvien garāks. Tā viena no lielajām mācībām Eiropas Savienībai ir par paplašināšanos. Proti to tiesisko instrumentu, ar kuriem tu vari
ietekmēt kādu dalību valstu viņas iekšējos procesos, tad, kad viņi novirzās no mediju brīvības, no varu dalīšanas, no tiesu neatkarības, no visiem tiem pamatprincipiem, kas ir Eiropai. To instrumentu nav daudz līgumos ierakstīt. Jo neaizmirsīsim, grozi, kā grib Eiropas Savienība, tā nav federācija, tāda Amerikas nozīmē. Tā ir nacionāla dalību valstu, demokrātiski suverēna valstu savienība. Un tādā ziņā tā spēja kaut ko ietekmēt tiesiski šobrīd nav pārāk liela. Iespēja ietekmēt ir tad, kad tu kādu teiksies uzņemt. Un tajā mirklī es domāju, ka mēs raugāmies uz, piemēram, Serbijas uzņemšanu, kas ir galā pietiekoši tālu tikus, arī ar citām iespējami uzņemamajām dalību valstīm. Mums ir jābūt pārliecībai pirmkārt par to, ka šīs dalību valstis tiešām pieturās pie tiesiskuma demokrātijas principiem, pieturās arī pie Eiropas Savienības kopējiem ārpolitikas un drošības politikas principiem, kas līdz šim nav bijusi nekāda prasība, piemēram, attiecībā uz tiem pašiem serbiem, turkiem un tā tālāk un tā tālāk. Kas ir, tās ir mācības, kuras mums ir būtībā šobrīd jārisina. Bet otrām kārtām, protams, tas ir jautājums, vai nākamais parlaments, un es esmu par to, bet redzēsim, vai viņš nonāks līdz līgumu vaļā vēršanai un iestrādāt tur efektīvākus likumu varas aizsardzības mehānismus. Jo viena no lietām, ar ko jau mēs šajā parlamentā darījām, Orbānām nebija iespējams nogriezt visu Eiropas finansējumu, bet tad, kā jūs droši vien atceraties, tika pieņemts, pateicoties manai politiskajai grupai, kas to inicijēja, tas saucamais atgūšanās atjaunošanās mehānisms, jeb RRFs tā sauktais. Un tad tur tika iestrādāts mehānisms, ka šos fondus Orbāns nesaņems, kamēr viņš nesavedīs kārtībā savu tiesu sistēmu, un tad tur, diemžēl, tas tika ieviests, bet tad tas atkal ar padomus, proti ar valdību politisku lēmumu tika atcelts, ko jau pilnīgi pareizi norādīja Pintokundze, kas nav košēri, vai ne, jo beigās viņš joprojām dara to pašu, ko viņš darīja pirms dažiem gadiem, tas Orbāns. Līdz ar to, tur ir līguma grozījumi, bet es domāju, ka daudzas no tām lietām, ko kolēģi no auditorijas pieminēja par vārdbrīvības apdraudējumiem un citām lietām Latvijā, kas ir realitāte, tur ir jāsaprot, ka tā drošības situācija un karš Eiropā atkal, kurš diemžēl ir, vai ne, protams, ievieš savas korekcijas arī tādā demokrātiskajā procesā. Un tur, es domāju, tas galvenais atskaites punkts ir cīnoties pret Puķinu un palīdzot Ukraiņiem uzvarēt Puķinu, ir būtiski nekļūt līdzīgiem Puķinam. Jo, kā saka, viss tas, kādā veidā viņš ir iztīrījis visu pilsonisko aktivitāti sfēru Krievijā, vai ne, kur jau nav nekas līdzīgs legāliem brīviem medijiem vai legāli brīvai pilsoniskai sabiedrībai. Tas, diemžēl, Eiropā nav gluži tā, ka visas valsts no šitā būtu pilnīgi brīvas, un tur ir tā būtiskā lieta. Es domāju, Eiropai cīnoties pret Puķinu ir, piemēram, jāpieturās pie savām vērtībām, kas galīgi nav vienkārši. Tie ir vienmēr tādi, es negribētu būt satversmes tiesnešu vietā, piemēram, kas par šitiem jautājumiem lemj, jo tas nav viegls jautājums, itin bieži. Paldies! Paldies! Mēs vēršamies tagad pie otra flanga. Tā sakot, tā kandidāti ir sasēdušies pie Ināras Mūrnieces. Atbildība aizsargāt demokrātiju. Kā jūs to redzat? Es mazliet kā bijusī žurnāliste. Es tomēr piedošanu nevaru no tā aiziet. Es pirms 16 gadus es nostrādāju žurnālistikā. Un man jāteic, es ļoti labi atceros arī padomju okupācijas gadus un to pseido žurnālistiku. Un kas tad draudēja žurnālistiem, ja viņi rakstīja kaut ko vai ziņoja kaut ko, kas varēja nepatīk. Un tomēr, man jāteic, kolēģi, saprotam, ka mēs esam Eiropas Savienības dalība valstī. Mums ir demokrātija un ir jābūt arī pilsoniskai drosmei gan žurnālistiem, gan sabiedrības pārstāvjiem. Es teikšu visiem, gan Eiroparlamentāriešiem, gan parlamentāriešiem, gan NVO pārstāvjiem, gan katram cilvēkam iestāties par savām vērtībām un arī iestāties par demokrātiju. Jā, protams, ka vienmēr tavi viedokļi ne visiem ir patīkami un ir iespējama pretreakcija, bet tas jau nozīmē tiešām to pilsoniskās drosmes daļu neviens nevar salīdzināt ar to, kas bija jāpārdzīvo Gunāram Astram, kad viņš iestājās par Latvijai un mums visiem svarīgām vērtībām. Ir jābūt arī
gataviem uz viedokļu konfrontāciju, aizstāvot demokrātiju. Demokrātijai ir jāspēj sevi aizsargāt, un mēs esam tas instruments, kas to dara. Tā ir viena tēze. Otra tēze. Var pieņemt tiešām skaistas rezolūcijas, gan Latvijas parlaments, gan Eiroparlaments, bet ir jāspēj radīt pietiekamu spiedienu arī Eiroparlamentāriešiem uz savu valstu valdībām un kopā ar savu valstu sabiedrībām jāspēj piespiest valdības tās īstenot. Piemēram, lēmumi par sankcijām pret Krieviju, kas ir domāti demokrātijas aizstāvībai gan Krievijā, gan Ukrainā. Nāk ar lielu piepūli, nāk lēni, novērtēja mūsu Eiroparlamentāriešu darbu un ieguldījumu, bet valdības tā kā iepaliek. Sankciju apiešana joprojām ir milzīga problēma. Un te jādomā arī Eiroparlamentam, ko darīt, lai arī šādos ļoti praktiskos veidos aizstāvētu demokrātiju. Trešā tēze. Es pabeigšu ātri. Bet tad ļoti ātri, jo man būs papildu jautājums. Faktiski šobrīd Eiropas Savienībā demokrātija vairāk vai mazāk, bet nosacīti lielākajā daļā telpas tomēr ir drošībā. Mūsu morālais pienākums ir palīdzēt tiem, kas ir blakus Eiropas Savienībai. Grūzijai šobrīd, Moldovai, kura situācija ir bīstama, un arī Ukrainai, jo Ukrainas revolūcija sākās kā pašcieņas revolūcija, izvēloties ceļu uz Eiropas Savienību un NATO. Un tas ir arī mūsu NVO uzdevums būt kontaktā, sniegt palīdzīgu roku un atbalstīt šo valstu NVO. Paldies. Un par šo arī tad papildus jautājums, vienkārši saliekot to kopā ar to, ko Ivars teica par apdraudējumiem ne tikai demokrātijai ārpus Eiropas Savienības robežas Latvijā, bet arī citās valstīs, teiksim, Ungārija vai man šķiet, ka Linda bija pieminējusi Slovākiju, savulaik tā bija arī Polija. Vai mūsu morālais pienākums ir arī rūpēties par to, lai viņu pilsoniskajām sabiedrībām ir iespējas cīnīties par demokrātiju savās valstīs, tad, ja viņu pašu valdības šo demokrātiju apspiež? Jā, noteikti. Tas bija jautājums. Tas ir jums jautājums, jā. Ne, ir ļoti jauki. Es domāju, ka mūsu pienākums ir palīdzēt stiprināt demokrātiju vispirms pašmājās. Man nav pieņemami un nekad nebūs pieņemami gājieni, kas ir izmanto demokrātijas sniegtās iespējas, bet iet un skandē from the river to the sea. Un tādā veidā tomēr tā ir demokrātijas tāda izmantošana, kas ir pretēji demokrātijas mērķiem. Otra lieta, pati biju gan Moldovā, pati biju Ukrainā un redzēju, cik šī mūsu sadarbība un arī sākot no tā, ka fakts, ka mūsu parlamentārieši tur aizbrauc, sākot no tā, ka mūsu amatpersonas tur aizbrauc, ir ļoti svarīgi arī viņiem, kā tā atbalsojas šajās sabiedrībās. Es domāju, ka ir jāmeklē veidi, kā sadarboties, kā skaidrot. Un viena situācija ir tāda, ja tā ir Eiropas Savienības dalība valsts, kur ir konkrētas saistības, ko valstis ir uzņēmušās, kur šīs valstis ir nepārtrauktā dialogā. Un blakus minot, Eiropas Savienība jau atrod veidus, kā piemēram vienoties ar konkrētām amatpersonām, gan piemēram Ukrainas uzņemšanā vai piemēram atbalstu Ukrainu veicināšanā, tad Orbāna kungs vai kāds cits kungs iziet ārā kafiju padzert un šos lēmumus arī pieņem. Vai tie ir efektīvākie veidi vienmēr, neesmu pārliecināta, bet Eiropas Savienība arī ir vērtība un tā būtu jāsaglabā. Kas tad būs, ja Ungārija nebūs Eiropas Savienības daļa? Kas tur tad notiks ar demokrātiju? Bet tad nebūtu korekti pārfrāzēt jūs teikto aptuveni tādi, ka, ja Latvijā demokrātijas problēma tā ir, tā kā mūsu galvasāpe, jā, tā kā Ukrainā, Moldovā, kas taisās iestāties, tā arī ir mūsu galvasāpe, uzņemt vai neuzņemt. Bet, ja tas ir tā kā Ungārija vai Slovākija,
tad it kā ir, bet pašu lieta. Tā ir cita situācija. Man bija gods sadarboties ar Slovākijas iepriekšējās valdības aizsardzības ministru. Un viņš stāstīja par situāciju, kāda ir Slovākijā un ko nozīmē Slovākijas sabiedrībai. Mums ir jādod iespējas, un ja mēs varam atrast veidus, kā sadarboties, tad tas ir jādara, protams. Bet es domāju, ka šobrīd daudz asāka situācija, kā mēs redzam, ir Grūzijā, daudz asāka situācija ir Baltkrievijā, Krievijā, un šobrīd mūsu tas pamata uzdevums ir sniegt maksimālu atbalstu Ukrainai. Paldies. Vēl tālim es gribēju dot vārdu, un pēc tam tādas plašākas refleksijas, varbūt arī no zāles, arī no klātesošajiem deputātiem, mēģinot noslēgt to tēmu, bet varbūt ir kaut kas vēl palicis nepateikts. Jā, paldies visiem iepriekšējiem, kas jau ļoti daudz šajā tematā ir pateikuši, un man liekas, ka mēs visi esam domabiedri tajā, kāpēc tad mēs... Kāpēc cilvēki 4. maijā nobalsoja par neatkarības deklarāciju un kāpēc mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā un kāpēc mēs esam daļa no Eiropas. Tās ir tās vērtības, kuras mums ir kopīgas, tā skaitā demokrātija un vārda brīvība. Un vienīgais varbūt ir kaut kāds nianses, kā mēs šo te vārda brīvību katrā konkrētajā gadījumā saprotam un kāda ir mūsu pārliecība. Un es domāju, ka tāpēc arī mūsu vēlētājiem ir svarīgi balsot par mums, lai atrastu to pareizo spēku samēru, lai visu Latvijas iedzīvotāju intereses būtu pārstāvētas, gan nacionāli, gan arī Eiropas parlamentā. Un viedokļi var būt dažādi. Mēs jau redzam arī šeit pat Latvijā, ka protams, ne visur šī demokrātija darbojās vislabākajā veidā, ir savas vietējās elites, un ja tu neesi piederīgs pie vietējās elites un pie vietējās tādas lēmumu pieņemšanas grupas, tad ir cilvēkiem grūtāk izpaust savus viedokļus. Mēs redzam arī mēdīju jomā, ka reģionālie mēdīji bieži vien ir tie, kas atbalsta vietējo varu uz vietas, un tiklīdz tu mēģini paust kādu savādāku viedokli, tad tu netiec publiski uzklausīts. Bet tās ir tādas, manuprāt, demokrātijas augšanas problēmas, un tiešām ik viens, kurš mēģina par to kaut kādā veidā sūdzēties, bet nerisināt uz vietas, var paskatīties tepat blakus kaimiņos, kā izskatās Krievijā, kā izskatās Baltkrievijā. Tur neviens īpaši necimperelējās ar savādāku viedokli. Un tāpēc viens, ko vajadzētu ņemt vērā arī runājot par šiem jautājumiem, tiešām karš Ukrainā un tā ģeopolitiskā situācija, kāda ir mūsu apkārt, un arī pašām nevalstiskām organizācijām veicot dažādas akcijas un aktivitātes, mēģinot tur glābt nelegālos migrantus un tam līdzīgi, tomēr vajadzētu saprast to kontekstu, kāds veidojās ģeopolitiskais, un neviens šeit neapspiež vārda brīvību un brīvību izteikties un paust savus viedokļus, bet darbībām, protams, ka mēs esam arī tiesiska valsts, un tām darbībām, kas tiek veiktas, ir jābūt arī esošo likumu un izpratnes ietvaros. Un, protams, ka tas, ko dara Krievija, Baltkrievija, citas nedemokrātiskās valstis, izmantojot tos demokrātiskos paņēmienus un resursus, mēģinot ietekmēt mūsu informācijas telpu, protams, ka mums ir jārēģē. Un nevienmēr ar tādiem maigiem un patīkamiem rīkiem. Un tā atskatoties atpakaļ, iespējams, ka mums to vajadzēja darīt agrāk, teiksim, arī ierobežot krievu valodas lietošanu mūsu mēdīju telpā un citas lietas, kas līdz šim netika darītas, un mēs bieži vien redzam, kā tas ietekmējas ir mūsu sabiedrība. Tā kā šeit, Latvijā, mēs paši varam veidot savu valsti, mums ir visas iespējas,
demokrātiju, vārda brīvību noturēt, un es paļaujos, ka tas pats notiek arī citās valstīs. Ir demokrātiski procesi, mēs varam stāstīt, mēs varam rādīt, bet tās būs nacionālās valstis, kas pašas lems, kādā veidā organizēt savu sabiedrību un kas viņus pārstāvēs arī valdības līmenī. Viens papildus jautājums, pēc tam es atkal vērstīšos pie mūsu auditorijas, un tad būs iespējas arī pateikt replikas attiecībā uz to, ko jūs esat dzirdējuši šajā sarunas raundā. Tas papildus jautājums ir, kādā veidā, vairākas reizes tika pieminēts karš un tas starptautiskais konteksts, domājot par šo kontekstu un dažādiem ierobežojumiem, kuriem varbūt nebūtu vieta citos apstākļos, nenožņaukt to pilsoniskuma, brīvās izpausmes telpu, demokrātiju. Kā sajust to brīdi, kad tālāk, ka katrs nākamais ierobežojums jau ir par tālu? Tāli, tas ir jautājums jums. Jautājums, kā saka, ļoti labs, bet demokrātijai ir sevi arī jāaizsargā, un mums kā valstī ir jāpastāv par savām interesēm pret šo te kaimiņu, kas ļoti agresīvi un ar ļoti lieliem resursiem mēģina ietekmēt Eiropas Savienības telpu un arī cilvēku domāšanu. Un mēs paši arī, objektīvi runājot, ne tik sen esam prom no šīs te padomiskās domāšanas telpas, un mums ir ļoti daudz cilvēku, es teiktu, viena liela daļa Latvijas, kas joprojām komfortabli jūtās arī šajā te Krievijas domāšanas veidā. Tāpēc, ir karš, ir kara situācija, un tāpēc tiem soļiem jābūt pietiekami stingriem. Labi, es došu iespēju arī pārējiem kandidātiem par šo reaģēt, bet es gribu vienkārši pārliecināties pie zāles. Varbūt kādam ir ko teikt attiecībā uz šo jautājumu bloku, ko mēs tikko izskatījām. Varbūt kādam no jums ir kaut kāds vēlējums deputātiem, ko jūs gribētu, vai kandidātiem precīzāk, ja notiek kaut kāds demokrātijas apdraudējums Latvijā vai varbūt kādā citā Eiropas Savienības valstī, ko jūs gaidītu, ka Eiropas parlamenta deputāts dara? Teiksim, publiski kaut ko pasaka, vai mēģina runāt ar savu valdību, vai arī mēģina nākt ar kaut kādu rezolūciju, vai jums ir kaut kādi vēlējumi, ko jūs šādā situācijā gribētu no Eiropas parlamenta deputātiem sagaidīt? Jā, bet... Labi. Par Franciju runāt. Vai ir vēl kaut kādi novēlējumi deputātiem? Labi. Jā, nosodīt kaut kādu neprincipiālu rīcību arī no tādām ietekmīgām Eiropas Savienības dalību valstīm. Es pieņemu, ka klusēšana ir piekrišana. Tādā nozīmē, ka jūs vēlties visu šo sagaidīt no Eiropas parlamenta deputātiem, proti gan ir kaut kāds skaidru vērtību pozicionējums, ir varbūt mēģinājums pateikt valdībai, ja ir tā pati partija, ka kaut kas tiek darīts, varbūt pārspīlēt un varbūt atbalstīt vismaz tās iniciatīvas, kas ir domātas demokrātijas stiprināšanu citās Eiropas Savienības valstīs. Bet tagad gan es gribētu dzirdēt no jums replikas par to, ko jūs dzirdējāt no citiem kandidātiem. Sandra bija pirmā, pēc tam Elīna, pēc tam. Jā, es gribētu paturpināt to tēmu, ko Ināra un arī Tālis par karu un par Ukrainu. Jā. Jo nesen vai nu radio vai televīzijā es dzirdēju, ka ir samazinājusies Latvijā pilsoniskās sabiedrības iesaisti politikas veidošanā. Man iespējas ir pilnīgi pretējs, jo man liekas, ka visi aktīvākie cilvēki šobrīd ir iesaistījušies dažādās palīdzības formās Ukrainai. Un ka tas arī ir ārkārtīgi palielinājis to cilvēku skaitu, kas aktīvi iesaistās. Un es vienmēr izjūtu lielu lepnumu. Es pat arī piedalos šajās aktivitātēs dažādos veidos. Ne tikai šeit, bet arī aizbraucot uz turieni. Un man liekas, ka tāda ekstrēma situācija,
kāds ir karš, faktiski vienmēr ļauj parādīties labākajam, kas ir kādai sabiedrībai. Un man liekas, ka Latvija šo pārbaudījumu ir izturējusi ļoti augstā līmenī. Un es ar to lepojos arī Eiropā savu kolēģu priekšā, tāpēc, ka tur, gluži kā tikko jūs runājāt par inaugurāciju, nebūtu tas tā nav, jo tālāk valsts ir no šī reģiona, jo plānāka tā ēna, kas klājās pāri. Spānija ļoti maz palīdz Ukrainai, Itālija arī palīdz relatīvi maz, par citām valstīm nerunājot. Un tad, kad vienalga, kur no jums ievēlēs Eiropas parlamentā, viens no tiem lielajiem uzdevumiem ir nemitīgi ar kafijas tasi, bez kafijas tasi, gaitenī aiz pogas, vienkārši tāpat uzsitot uz pleca. Visu laiku stāstīt intensīvi par Ukrainas notikumiem. Nevis tādā vispārīgā līmenī, bet personīgos stāstos, lai viņi saprastu, cik ārkārtīgi šis karš ir draudīgs Eiropai kopumā, lai viņos rastos nevis politiska tāda vienaldzība, tas nav mūsu reģions, bet lai viņos rastos šī apdraudējuma sajūta un lai viņus mudinātu aktīvi rīkoties. Jo parlamentam vienmēr ir lielākas rīcība, iespējas rīkoties likumdošanas jautājumā, nekā tas ir padomēji, komisija inicijē likumdošanu. Un tas ir tas, ko mēs Ukrainas gadījumā visu laiku esam izmantojuši. Piemēram, tos 50 miljārdus, kurus pirmajā piegājienā padomē Ungārija nobloķēja, parlaments izlaida cauri jau novembrī. Un tā ir daudzas palīdzības paketes izgājušas. Un, piemēram, viena no lielākajām, tādām un grūtākajām bija pašlaik 3. gads, lai atbrīvotu Ukrainas lauksaimniecības precēm pieeja Eiropas tirgum. Un tur gan bija katrs jāņem aiz rokas, lai balsotu par. Okay. Mēs redzam, ka šāds taktikas, acīm redzot, Eiropas parlamentā strādā, un tas ir ļoti labi, bet es uzdošu jums tomēr to līdzīgu papildu jautājumu, kā es jau uzdevu Inārai Mūrniecei. Par Ukrainu man šķiet, ka viss ir skaidrs, bet vai Eiropas parlamenta deputāta atbildība ir arī tā kā ķertais rokas tā kā Ungārijas deputātus no viņu vadošās partijas un stāstīt, cik apdraudoši demokrātijai ir notikumi Ungārijā? Ungārija visu, es tikai vienu teikumu pateikšu, jo es sapratu, ka tas ir papildu jautājums man. Jā. Ungārija praktiski gan nav pazudusi no Eiropas parlamenta darba kārtības visu laiku, vai no komiteju līmenī, vai arī plenārsēžu, bet tās ir politiskās rezolūcijas. Un Pinto kundze jau pieminēja šo prasību pret komisiju. Un arī tās iekšējo diskusiju līmenī. Es esmu no frakcijas, kur Ungārija ilgu laiku bija, Ungārijas delegācija bija iekšā. Un tā galvas mazgāšana, kas tur notika Orbānam regulāri, ja, es vispār abrīnoju viņa biezādību. To būtu ļoti grūti izturēt. Ja? Bet jūs to uztvertu arī kā savu, kā deputāta pienākumu runāt? Jā, es arī biju viena no tām, kas ļoti aktīvi par to runāja, gan ar viņu, gan arī ar ļoti strādīgajiem, starp citu, un ļoti profesionālajiem Ungārijas diplomātiem. Viņiem sakot, ka ar to nepietiek. Tas, ka jūs pieļaujiet, lai Ungārijā notiktu tāda faktiski diktatūra, jo es atceros, mēs vienreiz rīkojām par arhīvu pieejamību pasākumu, ja? Un tur Ungārijas delegācijā ir bijusi arhīvu vadītāji. Un jā, viņa runās, ja? Un pēkšņi viņa nevar runāt, tāpēc, ka viņai partija neļauj runāt, ja? Profesionāli. Jā. Es beigšu pie šī. Labi, paldies. Man šķiet, ka tas bija ļoti vērtīgi to zināt. Elīnai bija roka, pēc tam Lindai, pēc tam Ivaram. Jā.
Es paļaujos, es ticu, es redzu to, ka mēs esam viensprāts par to, ka Ukraina ir tā vieta, kur šobrīd tiešām tiek izcīnītas šī pretstāve starp drošību un brīvību un aizstāvību mūsu vērtībām. Un tāpēc arī runājot, piemēram, ar Baltkrievijas opozīcijas līderi prezidentu Cihanovsku vai arī ar mūsu kolēģiem Gruzijā vai Serbijā, es no viņiem dzirdu vēstījumu, ka šobrīd pats svarīgākais, kas ir Eiropas demokrātijas nosargāšanai, likuma varas nosargāšanai, panākt, ka Ukraina uzvar šo karu, ko Krievi ir uzsākusi. Ar to tur mums tiešām ir visiem jābūt vienisprāts, neatkarīgi no dažādām politiskajām pārliecībām vai piederībām Eiropas parlamentā, un es paļaujos to, ka mēs strādāsim visi kopā. Viena lieta, kāpēc es arī to saku, ir, ka sargājot mūsu drošību, ir ārkārtīgi svarīgi arī neaizmirst, kāpēc drošību mēs sargājam. Un šo drošību mēs sargājam tāpēc, ka mēs vēlamies būt brīvi. Arī Ukraina, arī Gruzija šobrīd tur, kur viņi ir, tāpēc, ka viņi ir izvēlējušies piederēt Eiropas vērtību telpai, tātad, kas iemieso sevī tiesiskumu, tātad likuma varu, vārda brīvību, pulcēšanās brīvību. Un tāpēc pat brīžos, kad mēs mūsu drošību sargājam, ir ļoti svarīgi izjust to trauslo robežu, kurā mēs varam tomēr pārāk dziļi ievainot brīvību, kuras dēļ mēs stāvam drošības sardzē. Un kā konkrētu, tāpēc, ka es saprotu, ka ir vajadzīga konkrētība, viena no konkrētām lietām, ko mēs varam uzlabot arī un ko var darīt arī no Eiropas parlamenta puses, ir prasīt arī, lai Eiropas šie iekšējie mehānismi, kas darbojas mūsu tādai reformu uzdzīšanai un kā piemēram Eiropas semestris pastāv, lai izvērtētu sociālo-ekonomiskos faktorus. Ļoti līdzīgs ir vajadzīgs arī šis tiesiskuma, pilsoniskuma un demokrātijas tāds uzraudzības mehānisms, kas ir sasaistīts arī ar to, cik lielā mērā kādu un kādus Eiropas atbalsta līdzekļus saņem arī dalībvalstis. Paldies, Līna. Man tāda piebildes, man šķiet tikko novērojam to sarkanās sīļķes metodi, kur mēs visi jūtamies daudz komfortablāk runāt nevis par tām problēmām ar demokrātiju un tiesiskumu, kas ir Eiropas Savienībā, bet pastīsimies uz Gruziju un Ukrainu. Un es domāju, mēs tiešām visi šeit esam viensprāts, un es pieļauju, ka visu partiju programmās arī ir Austrumu partnerības valsts un Ukrainas atbalsts ir ielikts. Bet man liekas, ka tas ir tas trauslais punkts Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentā, tas, ka nav tāda dziļa komforta runāt par tām problēmām, kas ir Ungārijā, par tām problēmām, kas ir Slovākijā. Un vēl dziļāks viņš rodas, vismaz man personīgi skatoties uz to, kādi ir potenciālie vēlēšana rezultāti vispār kopumā daudzās Eiropas valstīs. Mēs skatāmies to, ka būs lielāks vairākums galēji labējiem spēkiem, komunistiem, tiem, tā kā īstiem komunistiem, ja? Nevis tā kā pie mums šeit daži tiek saukti. Ja? Un tas ir tiešām satraucoši, tas, ka tas varētu sašķobīt ne tikai to iekšējo demokrātiju Eiropas Savienībā, bet visu atbalstu arī, kas ir ārpus Eiropas robežām, un, protams, atbalstu Ukrainai. Un man liekas, ka tāpēc arī mēs te visu laiku runājam par to, cik svarīgs ir šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Viņas tiešām ir ārkārtīgi svarīgas. Tieši tādēļ, ka ir vienkārši jāatbalsta tās politiskās partijas, kas aizstāv centrisku. Katrā ziņā varbūt ne galēji labēji radikālos spēkus vai populistus, kas pievienosies tām grupām, kurās ir Orbāns un kurās būs šie politiskie spēki, kuri noteikti darbojas Krievijas interesēs. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi bīstami. Labi, paldies, Ivars. Un tad, Jānis. Es par tiem radikālajiem spēkiem skaidrs, ka Krievijas atbalstītāji ir abos tajos flangos nepārprotami. Bet, ja domā, un tādā ziņā nevajadzētu koncentrēties tikai uz Orbānu, jo tur ir arī kreisais ekstrēmistu gals ir krāšņš un, diemžēl, diezgan ietekmīgs reizēm Eiropas parlamentā. Bet, ja domā par to, kas tur varētu būt tā Eiropas deputātu funkcija, tas ko Iveta prasīja, tad, paldies Dievam, Ungārija, kamēr tā vēl ir nosacīt, bet tomēr demokrātiski valsts, viņiem ir opozīcija, leģitīma opozīcija, tad to opozīciju dažādos veidos atbalstīt un ar viņiem kopā strādāt.
tas ir, es domāju, ka pašsaprotams pienākums. Man pašam ir iznācis strādāt kopā ar to viņu liberālo opozīcijas partiju, kas saucās Momentum, un es pat man tā tēma Eiropas parlamentā ir viss tas, kas saistīts ar zinātni, tad mēs sarīkojām vienu vizīti Budapeštā par akadēmisko brīvību. Es nezinu, vai to kāds ir pamanījis. Tā ir cita lieta, kas saistās ne tik daudz ar nevalstiskām organizācijām, bet ar to, kā Orbāns ir politizējis augstskolas un pētnieciskos institūtus. Viņš tur veicis tādas, uz tirgu orientētas reformas, kuras rezultātā viņš ir salicis visos institūtos savus bezmaz vai uz mūžu nominētos čomus. Tā, lai tur, nekas ilgstoši nemainās. Īsakot, tas ir viens, diemžēl, diezgan gudrs autoritārisms. To nevar noliegt, tas, kas tur notiek. Un mēs tur bijām kāreiz runāties ar tiem, kas vēl tur bija palikuši Budapeštā no Centrāla Eiropas Universitātes. Un ko var Eiropas parlaments darīt? Eiropas parlamentam ir šitas, par ko Latvijā mēdz runāt daudz par maigā vara. Proti, tam pievērš uzmanību, tam ir rupors. Tu vari uzrunāt arī Ungārijas sabiedrību, stāstot, ka Eiropā mēs nedomājam, ka tas ir ok, ko jūs tur darat. Tādā ziņā, vēlreiz, mums ir jādomā par jauniem demokrātijas pašaizsardzības mehānismiem Eiropā. Šobrīd no Briseles ietekmē tas vietējās valdības, tās iespējas ir, bet viņas nav pārāk lielas. Līdz ar to arī noteikti nevajag solīt to, ka ja mūs ievēlēs, tad tūlīt tās Orbāns lidos un viss tur atgriezīsies tādā, Atēnu demokrātijā 5. gadsimtā pirms mūsu ēras. Nebūs tā. Okay. Ne? Paldies. Es redzēju, ka ir pacelts rokas. Es ļoti gribēju atbildēt, ka drīkst. Labi, un pēc tam, un pēc tam mēs virzamies tā kā lēnām uz to diskusijas noslēgumu, un vienkārši tāpēc man lūgums īsi, labi? Ja drīkst, mēs ar tāli pirms šīs diskusijas runājām, kas tad apdraud demokrātiju. Jā. Pirmkārt, pašu kūtrums, tas, ka mēs sēžam mājās, paliekam mājās, un otrkārt, konkrēti cilvēku alkatība. Viņi tiek nopirkti. Un demokrātiskas institūcijas, demokrātija tiek izmantota principā autoritārisma tādai uzturēšanai. Un es gribu pateikties tiem eiroparlamentāriešiem, kas pie tā ir strādājuši. Ir ļoti labi ziņojumi par to, kā Krievija ir pirkusi un joprojām pērk gan konkrētus politiķus, gan konkrētas partijas. Un tas ir milzīgs demokrātijas apdraudējums. Līdz ar to ir jārod. Es saprotu, ka zināms darbs jau ir iesākts, un ir jāmeklē arvien jauni mehānismi, kā to novērst. Politika var būt centriska, politika var būt labēja, politika var būt kreisa, bet tā nedrīkst būt uzpirkta. Un es atzīstu, ka sava vieta politiskajā spektrā ir visa veida politikai, kreisai, centriskai, labējai, bet tai ir jābūt tādai, kas nāk par labu konkrētu valstu sabiedrībai un demokrātijai kopumā. Politikas pirkšana ir milzīgākais demokrātijas apdraudējums, un šis apdraudējums šobrīd nāk no Krievijas. Par to runā Eiropas Savienība arvien skaļāk, par to runā Amerikas Savienotās valstis. Tik resursiem bagāta valsts, un tur saskata milzīgus demokrātijas apdraudējumus. Tā kā ir jāmeklē jauni veidi, kā tos Krievijas indīgos taustekļus apcirpt, lai tie nešūpo demokrātiju. Paldies, Jāni. Jā. Mēs izskatījām demokrātiju, mēs skatījāmies, kādi ir tie faktori, kas ir ietekmē vai apdraud, bet mēs neminējām vēl vienu faktoru. Un tas faktors ir sociālie tīkli, kas šobrīd ir lielākā vai mazākā mērā sākuši aizvietot tradicionālo žurnalistiku. Un šeit man liekas, ka sociālajie tīkli nav tie, kas varbūt apdraud demokrātiju kā tādu, bet to, ka viņi ietekmē zināmu komunikācijas kultūru, tas ir viennozīmīgi. Un man liekas, es ne pirmo reizi piedalos dažādās vēlēšanu diskusijās, un šīs Eiropas parlamenta vēlēšanu diskusijas, manuprāt, diezgan būtiski atšķirās no iepriekšējām, un atšķirās ar to, ka žurnālistiem un moderatoriem ir izmainījusies tas formāts, kāda notiek diskusijas. Kad mēs vairs negribam līdzināties sociālo tīklu tai nesevišķi kvalitatīvajiem apgalvojumiem, ka ne tik daudz tiek meklēta skeleta skapī, bet tiek meklēta analīze, tiek meklēta domu apmaiņa un kopējo punktu atrašana kopējam darbam Eiropas parlamentā. Tas jau labi.
Ok, labi. Man šķiet, ka tas ir kompliments gan kandidātiem, gan arī debašu organizētājiem šajā gadā. Cerams, ka tās debatas tādas arī būs. Mēs nepaspējam izskatīt vēl vienu šī manifesta punktu attiecībā uz resursiem pilsoniskajai sabiedrībai un arī mazāk saklausīto balsu sadzirdēšanu, bet man arī šķiet, ka izrunājot tos divus pirmos punktus, tā vajadzība kļūst pašsaprotama, proti, ja deputāts paliek kontaktā ar sabiedrību un regulāri konsultējās un saprot to nozīmi demokrātijai un stiprai pilsoniskajai sabiedrībai, tad jau, man šķiet, ka tur ir diezgan skaidrs, ka, lai tas vispār būtu iespējams, ir svarīgi, lai tā pārstāvība ir pēc iespējas plaša, lai tiktu dzirdētas visdažādākās balsis, un arī, ir skaidrs arī, ka šādai pārstāvniecībai, lai viņi nodrošinātu, ir vajadzīgi arī kaut kādi resursi. Tāpēc par šo es jūs neiztaujāšu. Es gribēju vienīgais noskaidrot, vai nav kādi pēdējie jautājumi no auditorijas. Mums, diemžēl, ir laiks maksimums vienam jautājumam. Ķīna kā apdraudējums demokrātijai. Var cikot, mēs redzam... Mēs redzam, tā sakot, tas, ko mēs noteikti redzam, ka tā demokrātija tiek bombardēta šobrīd no dažādām pusēm. Šeit tik daudz pieminēta Krievija, Ķīna, dažkārt arī tie draudi ir pašā Eiropas Savienībā, un plus vēl ir arī kaut kādi draudi šeit pat Latvijā. Es tagad mēģinu saprast, kādā... Nē, laikam tomēr es nedošu jums iespēju teikt pēdējās replikas, jo tad mēs stipri pārvilksim pāri laikam. Es teikšu tā vietā drīzāk lielu pateicību jums par to, ka piedalieties šajā domapmaiņā. Ja es domāju par šīs domapmaiņas rezultātiem, man šķiet, ka mums šobrīd vairākām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas ir gan šeit auditorijā, gan klausās šo pasākumu tiešraidē, ir aptuveni sapratne, ko mēs varētu prasīt no Eiropas parlamenta deputātiem nākamajā sastāvā. Jo līdz šim tāda sabiedriska līguma starp Eiropas parlamenta deputātiem un pilsoniskajām organizācijām īsti nav bijis. Un katra deputāta atsevišķi ir bijis atkarīgs, cik lielā mērā un par kādiem jautājumiem tad notiek kaut kādas plašākas konsultācijas un kad nē. Mēs esam piefiksējuši 7, 8 jūsu pašu atskaņotas metodes, kādā veidā principā Eiropas parlamenta deputāts varētu palikt saziņā ar Latvijas iedzīvotājiem. Un tas, kas vēl, manuprāt, ir bijis ļoti vērtīgi, ka varbūt ka ir tās dažādie viedokļi par to, kā reaģēt uz demokrātijas apdraudējumiem citās Eiropas Savienības valstīs, bet es nedzirdēju nevienu no kandidātiem apšaubām to, ka Eiropas parlamenta deputāta atbildība ir arī sekot līdz, kas notiek ar demokrātiju mūsu pašu valstī, Latvijā. Līdz ar to tad mēs arī gaidītu droši vien no Eiropas parlamenta deputātiem gadījumā, ja kaut kas tiešām draudīgi sāk notikt Latvijā, arī kādu publisku iestāšanos, varbūt tiešām runāšanu ar savām partijām par to, kurā brīdī jau varbūt nav runa par leģitīmu mēģinājumu demokrātiju aizsargāt, bet jau par demokrātijas nožņaukšanu, kuras īpaši kaitīgie veidi arī šeit tika atskaņoti, tā skaitā no Mūrnietes kundzes attiecībā uz korupcijas jautājumiem. Ja, protams, ka ļoti bieži aiz centieniem apklusināt dažādas balsis, tas primārais mērķis ir tās balsis, kas varētu izgaismot kaut kādus lielus skandālus un izgaismot gan Krievijas ietekmi, gan kaut kādu koruptīvu schēmu ietekmi attiecīgajā valstī. Un aiz tā, protams, ka retorika ir savādāka, bet tas bieži vien ir sākums par arī demokrātijas iznīcināšanai attiecīgajā valstī. Tā kā milzīgs jums paldies par diskusiju, paldies arī par auditorijai, par to, ka bija daži komentāri un jūs piedalījāties arī balsošanā. Es cik saprotu no Pilsoniskās alianses, ka šis ieraksts arī turpmāk būs pieejams
alianses mājaslapā. Un novēlu jums visiem panākumus vēlēšanās. Nu, droši vien, ka visus 7 neievēlēs, bet esmu diezgan droši, ka dažus ievēlēs. Tā kā turam par jums īkšķus un pēc tam turēsim jūs arī pie vārda. Paldies jums!